Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par siltās grīdas uzstādīšanu. Šajā video varēs redzēt, kā tika montēts siltās grīdas trubas 16 mm, aptuveni ielika 80 metrus. It kā pa daudz, nekas traks. Jo verandai tur tajās saucamās tas plūsmas mājas, siltās plūsmas mājas, tas ir sīkums. Galvenais, lai temperatūra tāda, kāda vajag. Un betonēšanas darbi. Aptuveni uzbetonēju 7 cm biezu slāni, krāju naudu priekš gāzbetona, lai to sienu. Vajag aptuveni 2 kubi, tas būtu aptuveni pār par 200 ērikiem. Materiāls ir palicis krietni dārgāks, kādreiz bija pa kubu 80, kad es ņēmu mājai, tagad jau ir 106, kaut kas tam līdzīgs. Neko darīt, inflācija paliek inflācija. Un otra daļa būs te no koka. Vēl vajadzēs iepirkt materiāls priekš jumta, bet nekas daudz nevajadzēs. To bleķi man vajadzēs aptuveni tur, teiksim 15 kvadrāti, kaut kas tam līdzīgs. Nekas traks. Nākamie video būs aptuveni par kaut ko citu. Pa zemes kolektors vajadzētu sataisīt, kamīnu vajadzētu sataisīt. Es zinu, ka jums tādi video īpaši nesimpaķēgas, bet tās ir normāli. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku un abonējam manu kanālu un gaidām nākamos video. Atā! Tagad liekam riņķī kompensācijas lentu pirms betonēšanas. Domāts tam dēļ, lai kā betons staigā, vienkārši lai nespiest sienu ārā un tādā garā. Labi, turpinam. Izmantoju skavotāju, cemīšu šāvēju. Ērti! Tagad likšu armatūras sietu. Tas ir domāts vairāk, lai varētu trubas sasiet. Sāksim likt siltai grīdai trubas. Lieku 16. Man ir 100 metri, taisīšu vienā laidumā. Pareizāk būtu maksimums 60 metri, jeb 10 kvadrātmetri. Bet te tām nav liela nozīme. Tās verandai tur pie kājas ir. Kas saka, starp vienu un otru 15 centimetri. Labi, turpinam! Tagad nogriezīsim šitās ļepas nost un sāksim betonēt. Aiziet!